Labrīt visiem, ar kuriem nesu sasveicinājusies. Labrīt, labrīt. Prieks jūs virtuāli sajust jūsu klātbūtni, virtuālo klātbūtni, ne fizisko. Un es šodien jums pastāstīšu par tēmu, par to, kā pārmainīt un pārslēgt savu fokusu no dažādām tēmām. Un es izvēlējos šo tāpēc, ka vismaz manā ikdienā ir dažas dienas, un tādas ir vismaz 2 nedēļā, kad dažādi pieprasījumi birst kā no pārpilnības raga. Un iespēja būt aizņemtai, ja vien es to vēlos, ir pat vairāk nekā gribētos. Un savukārt tas, kas seko līdzi, ir tas, ka dienas beigās ir tā sajūta, ka vai īsti ir kaut kas liederīgs paveikts, vai kas tad ir tas, ko es esmu izdarījis, vai tajā dienā ir bijusi vērtība. Un tas, ko es darīšu, piedāvāšu dažus variantus, kā meklēt balansu un kā iespējams arī atrast šo balansu, bet vismaz kā viņu meklēt. Un šī prezentācija jums būs interesanta tajā gadījumā, ja jūs uz kādu no nākamajiem pāris jautājumiem atbildēsiet ar jā, ar vismaz vienu jā, tad es ieteiktu noklausīties līdz galam. Un tad vai tev ir grūtības pārslēgties uz jaunu tēmu, ja kāds tev pārtrauc pienāk pie galda, vai ir kaut kāds zvans un ir pārtraukums un ir jāpārslēdzās? Vai tu izjūti samulsumu, ja nāks pārslēgties no tēmas uz tēmu tāds, kur es paliku? Tas parasti ir tā sajūta, par ko es tikko domāju, kas tur bija? Vai tev ir grūtības ar skaidru galvu pieķerties jaunam tematam, jo tavs prāts vēl kavējas pie iepriekšējā jautājuma? Ja? Tad ir citreiz, man vismaz tā ir, kad es dzirdu klausu, lai kāds kaut ko saka un runā, bet es domāju paralēli vēl par kaut kādu citu lietu, vai es rakstu ēpastu, un man stāv kāds blakus, ja tas vēl bija birojā, un es tad klausos, ko saka tas cilvēks, un rakstu arī ēpastu. Tātad, ja jums ir grūtības ar skaidru galvu, tā kā tam iet cauri, tad arī ir vērts paklausīties. Un, ja tēma daudzums un plašums vairo stresu un tādu īsīkumu sajūtu, tad nav šī gandarījuma dienas beigās. Un arī tas, kur jāsaka godīgi, es dažreiz grēkoju, ka es kādam pasaku, ka es kaut ko izdarīšu, un tad es saprotu, ka es to esmu piemirsus izdarīt, vai atceros ļoti vēlu, kad ir kaut kāds e-pasts, ko jāatbild, vai bija kaut kas jāparaksta, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tad ir tāda sajūta, ka nav turēts dotais vārds. Ja jūs atbildējāt ar jā, tad tas, ko varētu darīt, ir kļūt labākam tieši tajās situācijās, kad bieži ir jāmaina fokus un aizsargāt savu laiku. Un aizsargājot savu laiku, jūs galu galā arī aizsargājat savu veselību un veselo saprātu un trenējaties arī teikt nē. Un fokusa mainīšana ir svarīga, tāpēc, ka ir svarīgi iemācīties vai darīt to vieglā veidā, jo tas paņem laiku pirmkārt, un otrkārt tas patērē mūsu enerģiju tur, kur viņai nevajadzētu aizplūst. Un te būs dažāda taktika nākamajos slaidos, lai tiktu galā ar šo lielo skaitu prasībām, pieprasījumiem un gaidām, kas nāk jums no līdzcilvēkiem, no kolēģiem, no vadītājiem, varbūt no jūsu darbiniekiem, no jūsu ģimenes un no jums pašiem sev. Tātad kā dažas taktiskas rīcības, kā tikt ar to galā. Un tas, kāpēc to vispār darīt, tad mūsu prāts ir mūsu sabiedrotais, mēs, kā es dažreiz saku, ar savu galvu pelnu naudu. Tātad vajadzētu viņu atbrīvot no tām lietām vai izveidot tādu sistēmu, ka mēs neko necenšamies atcerēties vai necenšamies atcerēties to, kas mums nav jācenšas atcerēties. Tātad, lai prātam būtu vieglāk un nevajadzētu šo paturēt prātā, ko mēs sakam paturēt prātā, lai būtu pēc iespējas mazāk šis paturēt prātā. Un tad tas pirmais, ko es ieteiktu jums padomāt, vai jūs varat izveidot savu sarakstu ar tiem darbiem, ko var nedarīt, vai nedarāmo darbu saraksts.
vai ir lietas, kas ir tās lietas, kur tiešām tas tieši jūsu fokus nav vajadzīgs, kur jūs varat netērēt savu laiku un enerģiju. Un, jā, varbūt ir tās lietas, kuras būtu jauki izdarīt, bet to šajā brīdī arī varētu nedarīt. Un jūs varētu pateikt, nē, tad apzināt tās lietas, kuras jūs varat nedarīt. Un to tad arī pielemt un nedarīt šīs lietas. Un šos izlasīju arī vienā grāmatā, kur viens multimiljonārs dalījās ar to, kā tad kļūt par miljonāru. Un šis bija viens no viņa top arī piedāvājumiem. Tā kā apskatīties, ko es nedaru un uz ko tad es tieši koncentrējos. Un savukārt tas nākamais, ko darīt, pēc tam ir sarakstīt šīs neizdarītās lietas vai uztaisīt šo tieši darāmo lietu sarakstu. Un tās neizdarītās lietas, kuras jums vajag darīt, tās jūs tā kā, sataisat savā sarakstā. Un tad daži tādi mazie praktiskie padomi. Pirmkārt, izdarīt to, pirms jūs pabeidzat tikšanos. Tad atvēlēt sev šīs 2 vai 3 minūtes, kur jūs pierakstat to, kas ir tiešām jāizdara tūlīt, jo, lai jums nav jāatgriežās pēc tam vēl pēc tās tikšanās un jāatcerās, kas tad tur bija jāizdara. Tad uzreiz piefiksēt vai tikšanās laikā jau vai pasēdēt pēc tam 2 minūtes un pierakstiet. Nākamais solis ir organizēt savu darāmo darbu sarakstu, tieši viņu saorganizēt. Un tas pirmais būtu nevis abstrakti uzrakstīt, kas tur ir jāizdara, būtu labi tur iepirkties, bet tieši kas, pieņemsim, ir jānopērk, vai kas ir tieši tas, kas ir jāizstāsta manai komandai, nevis kaut kādu komunikāciju veikt, bet tieši par ko un ko es tur komunicēšu. Tātad ierakstīt tieši to, kas ir jāizdara. Un tad tos sadalīt mazākos soļos, paskatīties, vai var sadalīt šo mazākos soļos, un tad pajautāt sev, kurš vēl to var izdarīt. Īpaši, ja jums ir komanda, tad pajautājiet sev, kurš manā komandā vēl šo var darīt un tiešām var izdarīt. Un tajā vietā arī to pierakstiet, un šis ir labs veids, kā deleģēt. Un pierakstiet arī termiņu, kad tad jums tam ir jābūt gatavam un kad jūs gribēsiet redzēt to rezultātu. Tad tas ir tas veids, kā organizēt savu darāmo darbu sarakstu. Nākamais solis, kas jums var palīdzēt jūsu prātam, ir uzreiz izdarīt to, kas aizņem mazāk par 2 minūtēm. Diezgan zinām patiesība, jautājums, cik bieži mēs to darām. Bet tad uzreiz ir e-pasts, kāds ir īsais zvans, ir īsziņa. Mēs varam nodaliģēt kādam kaut ko ātri no tās saraksta, tad uzreiz to izdaram, kas aizņem mazāk par 2 minūtēm. Nākamā lieta, ko darīt, ir diezgan labi to darāmo darbu sarakstu nesāt sev līdzi, vai tas ir telefonā vai datorā. Jūs dators laikam nesāt līdzi vai planšetā vai blociņā. Un kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad jums kāds ir jāgaida, piemēram, vai ir atbrīvojusies liekas brīdis vai minūte, tad jūs varat pārskatīt to savu sarakstu un paveikt iespējams kādus mazākos uzdevumus, uzmestam aci un, piemēram, piezvanīt. Un tad vēl par ko padomāt, ir organizēt savus failus vai uzdodot savu jautājumu, vai jums ir ērti, vai jūs viņus varat arī atrast ļoti īsā laikā vai nepavadat meklējot kaut kādus noteiktus failus ilgi folderos vai telefonā jums ir ērti pieejami, vai ir linki ātrie, vai jūs visu varat tā ļoti hop un ļoti ātri atrast, lai jums nevajadzētu tajā iestrēgt un tieši tad, kad jāsteidzās, tad ir grūti atrast. Man tā dažreiz gadās, tā kā esmu arī pārskatījusies savu kārtību, kur turēt failus un kā viņus organizēt. Nākamais ir apzinātība. Arī apzinātība tad palīdz prātam. Gribēju pieminēt šo. Es domāju, ka daudziem dalībniekiem, kas šodien piedalās, ir jau sava prakse, ko jūs darat lieliski, turpināt to darīt un viss kārtībā. Ja jums nav šīs savas prakses, tad atkal sāciet ar 2 minūtēm. Un
tas, kas ir vajadzīgs nu, tā kā papraktizēt, un ir vajadzīgs, prātam, tikai 2 minūtes, lai fokusējoties uz vienu objektu un koncentrējoties uz savu izelpu, jums būtu pozitīvs efekts noskaņojumam un stresa līmenim. Un tas viens, ko var darīt, ir, pieņemsim, nu, skatīties, nezinu, uz kreiso roku, vai ja jums ir pulkstenis tur, tad jūs varat paskatīties, vienkārši, ieelpot un izelpot lēnām. Un tā tikai 2 minūtes, un neviens pat nepamanīs, ka jūs to darat. Tad atrast varbūt kādu priekšmetu, uz kuru, kas ir uz jūsu darba galda mājās vai birojā, vai kas jums ir bieži līdzi, jūs vienkārši atceraties, paskatāties to priekšmetu, ieelpot, izelpot un 2 minūtes. Tā kā tas ir tas, ko vēl var darīt, lai prātam būtu vieglāk. Daži vēl taktiskas rīcības, ko darīt, ir sagatavoties darba turpināšanai. Un darba turpināšanai var sagatavoties tādā brīdī, kad jūs kāds pārtrauks, vai tad, kad jūs pārtrauc, vai jūs beidzat darīt paši, ja saprotat, ka jums tagad ir jāvirsās pie nākamā, tad jūs pierakstat to, ko jūs grasījāties darīt, pirms jūs pārslēdzaties. Tātad, kas ir tās 2-3 nākamie soļi, ar ko jums nākamajā reizē ir jāsāk, pie kā jūs palikāt, jo tas palīdzēs jums pēc tam atkal nākamajā reizē ielikt tēmā. Tas, ko vēl var darīt, ir kontrolēt biežās pārtveršanas, kas notiek ceļš tad, īstenībā vienalga, vai mēs esam birojā, vai mēs esam mājas ofisā. Un te tas ieteikums būtu tāds, ka aizveriet durvis noteiktos laikos. Mēs esam, protams, ka mums jābūt ir pieejamiem un ir atvērti ofisi un mums ir jābūt pieejamiem, bet ir pilnīgi ok un viss ir kārtībā, ja noteiktos laikos, dienā vai nedēļā, jūsu tā saucamās durvis ir aizvērtas. Un jūs tādā veidā arī pieredzināsiet tos savus līdzcilvēkus vai komandas cilvēkus, kad laikā no 9 līdz 10, vai no 1 līdz 2, vai no 4 līdz 5 jūs traucēt nevajag, jo jūs pie tā strādājat. Tātad jūs sākumā jūs norādīsiet pāris reizes, bet ievērojot šo disciplīnu, paši sev disciplinējot, cilvēki jau vienkārši neies pie jums tajā konkrētajā laikā, viņi labāk pagaidīs. Tad vēl šo var teikt, ka jūs novelkat robežas un tā kā parādat, kurā brīdī var pie jums labāk nākt un kurā nē. Tas laiks, lai jūs atgrieztos tajā brīdī, tad, kad jūs pārtrauc un jums jāatgriežas pie tēmas, ir aptuveni 23 minūtes un 15 sekundes paiet, līdz jūs ielicat atpakaļ tajā uzdevumā pēc pārtraukuma. Tātad kāds atnāk, kaut ko paprasa vai piezvana, un ātri jūs tur to atrisināt, jo tas taču ir mazais jautājumiņš, un jūs varat klausīties, tad, lai jūs atgrieztos atpakaļ, tas vidēji paņem 23 minūtes un 15 sekundes. Tāpēc varbūt ir vērts paskatīties, vai jums vēl joprojām nav daudz par daudz paziņojumu no dažādiem e-pastiem, varbūt Teams, varbūt WhatsAppā, varbūt īziņām, e-pastī, dažādi. Tad ir šie paziņojumi. Vienkārši tiešām atstājiet tikai šos sev svarīgākos, kurus jūs tiešām negribat palaist, tad zvani vai tam līdzīgi. Tad pārskatiet šo. Vēl, ko es gribēju jums palūgt, lai jūs padomājat par laika paradigmu. Kāda ir jūsu paradigma? Jūs zināt, ka mēs Franklin Covey runājam par paradigmām, tad tas ir tas redzējums, kā es skatos uz laiku. Un ir tā, ka laiks vienmēr ir, laiks ir tik, cik viņš ir. Mēs nevaram viņu tur ietekmēt. Mums katrs atvēlētais laiks, to mēs savukārt nezinām, cik daudz viņš ir. Un laiks vienmēr, nevienmēr, bet būs tā sajūta, ka viņš vienmēr ir par maz vai ka viņa pietrūkst.
Respektīvi, vienmēr būs viena kaut kāda papildus lieta, ko izlasīt, viens jautājums, kuru izpētīt sīkāk, kāds cilvēks, kuram varētu piezvanīt un ar kuru varētu aprunāties, vai kuram nav piezvanīts, vēl viena tikšanās, kuru ieplānot, vai vēl kaut kas, ko apstiprināt. Un tas, uz ko es gribu jūs aicināt, padomāt, vai jūs esat akceptējuši, ka nekad nebūs laiks izdarīt visu. Tātad es savā ikdienā sastopos cilvēkiem, kuriem liekas, ka viņam jābūt tīram galdam, tad, kad viņš aizies uz mājās, un tā sajūta ir tāda neapmierināta. Cilvēkam sajūta, ka viņi nav labi. Tad vai jūs akceptējat to, ka nekad nebūs laiks izdarīt visu? Un tā vietā sev uzdot jautājumu, kā izmantot sev iedoto un pieejamo laiku. Un kam jūs viņu veltīsiet, ko tu darīsi tajā laikā un kā tu darīsi, un cik daudz kam tu veltīsi. Un te man nāk prātā viens jautājums. Mums daudziem tagad ietaupījies tieši laiks braucot uz darbu un atpakaļ. Un kur jums noder šis laiks, ko jūs nepatērējat vairs ceļā? Tad varbūt jūs varat padalīties čatā, varat paši padomāt, varbūt kādam noder tas, kur jūs tiešām pavadat šo savu laiku, ko jūs esat sākuši darīt, kas ir jūsu jaunā rutīna, varbūt, ka nekas nav mainījies, varbūt, ka jūs vienkārši darat kaut ko, ko jūs negribētu patiesībā darīt vēl vairāk. Tad padalieties, ierakstiet čatā droši. Kas tad ir tas, kur jums paiet tas laiks, ko jūs vairs nepatērējat ceļā tik daudz, ko jūs darat tā vietā. Ok, tad par šo slaidu, laika paradigma, kur jūs, vai jums ir tā sajūta, ka laiks nekad nepietiks vai pietiks, un padomājiet, kā jūs varat izmantot sev iedoto laiku šeit un tagad uz zemes. Ko tu darīsi, kā tu darīsi un cik daudz tu tam to veltīsi. Un vēl kritiskāk, ko tu varētu nedarīt. Un te es piedāvāju paskatīties nākamajos 2 slaidos, kā jūs varat varbūt samazināt uzdevumus un klasificēt tos. Tad kā paskatīties šo savu laiku, vienalga, vai tā ir stunda, vai tās ir 2, vai tā ir diena, nedēļa. Un tad ir 2 pieejas, tie, kas ir pazīstami ar 7 paradumiem. Atcerās noteikti tātad kvadrantus, 1, 2, 3 un 4. Un visbiežāk mēs pavadām savu laiku ļoti daudz, pavadām steidzamajās lietās un svarīgajās un steidzamajās un mazāk svarīgās, bet aizmirstam, vai neaizmirstam, bet mazāk laika veltam 2. kvadrantam, kas nav steidzams, bet ir svarīgs. Bet tieši šis kvadrans vai tās lietas, kas jums nav steidzamās, bet ir svarīgās, kuras var atlikt vēl teorētiski uz rītdienu. Es arī rīt varu sākt vingrot, es rīt varu sākt veselīgi ēst, rītdien vēl var aprunāties ar kolēģi, kas varbūt ir tur jau sagurs, izskatās, ka kaut kas nav kārtībā, bet vēl jau neraud un pie manis nenāk. Tātad kaut kas tāds, kas ir svarīgs, bet nav steidzams. Un padomājiet, kas ir tās jūsu lietas, jo, ja jūs veltīsiet laiku šīm lietām, un šīs lietas ir jāieplāno, tad nākotnē vai ilgtermiņā maģiskas lietas var notikt, lielas lietas var notikt. Tātad nepazust tajās steidzamajās un svarīgajās un mazāk svarīgajās, bet paskatīties, kas tad ir tās svarīgās un it kā teorētiski, kuras varētu vēl atlikt, bet kuras ieplānojot, izdarot, sākot darīt maz pamazām, tiešām lielas lietas notiktu. Otra pieeja, kā jūs varat paskatīties uz savu to-do sarakstu vai darāmo lietu sarakstu, jūs varat uzmest aci, kas tad ir tās lietas, kas, piemēram, prasa mazu piepūli, bet kurām ir augsta atdeve. Un tāpat pieņemsim, vai šai konkrētai lietai ir vajadzīga liela piepūle un atdeve ir ļoti zema. Un tādā veidā uztaisīt sev prioritātes un sarakstīt un iespējams tad saprast arī, kas tad ir tās lietas, kuras es varu atļauties to nedarīt. Tātad atmest lieko, noteikti prioritātes un atmest lieko un iespējams
paskatoties šīm lietām, tad jūs arī varēsiet veikt kādas pārunas, kur kāds no jums kaut ko sagaida, bet jūs redzat, ka tur ir liela piepūle, daudz laiks, varbūt resursu daudz jāiegulda un atdeve ir zema. Tad veiciet pārunas, kas tieši iespējams tur ir vajadzīgs tam cilvēkam, un varbūt, ka jūs varat nedarīt, varbūt, ka jūs varat sasniegt citu rezultātu, kur ir mazāk piepūle, un tad meklēt, iegūt risinājumu vai win-win risinājumu. Tāds būtu man vēl jums mazs aicinājums vai padoms, kā jūs varat paskatīties uz savu darāmo darbu sarakstu. Un tad praktizēt, teikt nē. To es arī bieži dzirdu treniņos, kā tad, lai es pasaku nē? Bet neviens cits nevar pateikt šo nē, un ja jūs kādam sakat jā, tad kaut kam jūs sakat nē, tad jūs jau tāpat sakat šo nē. Tad jautājums, kam jūs sakat šo nē paši sev vai saviem mīļajiem, tuvajiem, un kam tad jūs sakat šo jā? Un te es aicinu jūs atsaukt atmiņā pēdējo reizi, kad jūs varbūt strādājāt pie kādu uzdevumu un domājat, kāds un kāpēc tas tieši man tagad jādara, vai ka tas īsti, kāpēc es un tagad. Un atbildēt šiem jautājumiem, vai tieši vai tieši jūsu pūles bija tās, kas bija nepieciešams, vai tieši mans unikālais ieguldījums bija tas, vai tiešām tikai es to varēju izdarīt. Un kāds bija alternatīvs vēl, kurš tad vēl to varēja izdarīt, kā arī pavaicājiet, ko jūs varējāt pavaicāt priekš sevis šajā situācijā. Piemēram, jums kāds nāk un prasa, man šodien vakarā vajag, analīzi par to un to un to. Jūs varat teikt, ok, es tev varu iedot analīzi, ja tu uztais to aprakstošo vai ievaddaļu, vai tas der, vai tev der analīze, ja viņa būs pat 90% kārtībā, vai tev der analīze, kurā nebūs decembra dati. Es varu to izdarīt, bet decembra dati tur nebūs. Tātad veiciet šīs pārunas un uzreiz neķert to, ko jums dzīve piedāvā, un servējot kādu citu pieprasījumus. Tad tas ir tas, kā jūs varat arī tiešām praktizēt, veicot pārunas. Lūk. Un, tad nobeigumā tas, ko es vēlos, lai jūs paņemat, vai jūs varat paņemt, tad 3 lietas, par ko padomājiet. Pirmkārt, atmetiet lieko. Tātad, kas ir tas, ko es varu nedarīt, lai labāk, foršāk un efektīvāk izmantot savu laiku? Nosaku prioritātes. Izmantojot varbūt kādu no metodēm, kur es jums piedāvāju, tātad par atdevi vai par steidzamo un svarīgo un tām lietām. Kā arī es aicinu tiešām jūs veikt šīs pārunas, noskaidrot, kas tad tieši cilvēkam ir vajadzīgs. Bieži vien mums nāk pieprasījumi, mēs ķeramies un daram, jo mums patīk šī sajūta, ka es esmu kādam noderīga un varu taču tur visu kaut ko piedāvāt, bet citreiz tas var tiešām būt par daudz. Un citreiz tas pat nav tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Mēs bieži vien varbūt pat pārtaisam pārāk daudz, kā ir bijis nepieciešams. Lūk, tālāk es tuvojos finišam savai prezentācijai. Tad mani sauc Anita Kalniņa, un es esmu Franklin Covey trenere. Un strādāju ar vadītājiem un vairoju viņu briedumu, lai viņi varētu strādāt ar saviem cilvēkiem, kas galu galā dienas beigās izjustu gandarījumu un mājās un draugiem, radiniekiem nesūdzētos un nevēlētos pasūtīt Ziemassvētku vecītim savu jaunu bosu vai jaunu vadītāju. Tas ir mans aicinājums brīvajā laikā vai ne tikai brīvajā laikā. Un es jums stāstīju, šīs idejas dažas bija apkopotas grāmatā, kas bija pēdējā grāmatu kluba grāmata, kuru stāstīju novembrī par to, ka tu nevari zināt to visu, lai būtu lielisks vadītājs un kā tad vadīt liels ekspertīzes laikā. Un te ir vēl dažas grāmatas, tos padomus es pati neizdomāju, tad te ir tas, no kurienes viņi nāk, tiešām ļoti dažas labas grāmatas, ja jūs gribat pētīt kādu jautājumu dziļāk un arī uz pētījumiem atsaukties, tad šīs noteikti ir dažas, kuras var izmantot. Lūk, paldies jums visiem klausītājiem.
Tas arī ir viss.